Kaut kas jauns par Excel 3 minūtēs vai mazāk. Šodien parunāsim par izvēles insert rīku add-ins. Setups pagaidām ir tāds, ka mums ir neliela tabuliņa, kuru mēs gribam pārveidot par parastu tabulu. Tā ir atskaita, kas parāda pārdoto apjomu. Man vajag vienkārši tabuliņai, es vēlāk varētu veikt citus aprēķinus, ne tikai šādi skatīties uz šo tabulu. Un tas nozīmē, ka man ir jāatrod veids, kā pārlikt visu lūk šādā formā, kad man ir darbinieks, prece un atbilstošais daudzums. Un tā uz leju priekš katra. Un to es varu panākt ar jaunu iespēju, kas ir Excel insert add-ins. Tad kas tas par izvēli? Kas tā par izvēli? Izvēle ir pieejama Office 2013 un Office 2016, un tā darbojās sekojošā veidā, ka jūs tiek pieslēgti pie web mākoņa, kurā atrodas aplikācijas, kuras ir izstrādājušas trešās puses, ne Microsoft, kāda citas kompānijas, un šīs aplikācijas dod daudz dažādi interesanti iespēju, ne tikai to, ko mums neapskatīsim, te gan ir grafiskie interfeisi, gan datu analīze, un tā tālāk, un tā joprojām šeit ir ļoti daudz interesantu rīku, kuru mēs varam paskatīties. Tas, ko mēs darām šodien, mēs skatāmies rīku unpivot, un tas būtu lūk šāds Excel Tools.net unpivot table rīks. Nospiežam add un skatāmies, kā tas darbojās. Rezultātā mēs redzam lūk šādu dialogu logu. Pirmais, ko viņš pasaka, izvēlēties apgabalu. Es jau esmu izvēlējies šo apgabalu. Nospiežam select. OK. Viņš visu mums pareizi saprata. Gataus. Nākamais solis ir izvēlēties šūnu, kurā mēs iekopēsim gatavo tabulu. Gataus. Un nospiežam unpivot table un skatāmies, kas mums ir sanācis. Lūk, kā mēs redzam, mums ir skaista tabula. Ja mēs izdarīsim to pašu, bet ieliksim šeit ķeksīti, vēlreiz, tad mēs redzam, ka mums sanāk, ka gan tas pats, vienīgais tiek izņemts lūk šādi ieraksti, kuri ir tukši pilnībā. Un, lūk, viss ir gatavs. Esam uztaisījuši pārveidojumu, izmantojot insert add-ins izvēli.